Foi a Lagoa. Tā bija plomācija, es gaidīju, ka būs tikai traks tādēļ. Tā būs šis traks plomācija. Es izvēlos bez 208. Jā, tad ilgāk. Tieši par runāt, es varētu. Nav svarīgi, vairāk. Reputācija. Nu tāds pamaskausiņš tāds.
Tik man tikai reizi. Nu, tu apsveici top 6 neuzvaras, lai tu varbūt... Vai ne? Paldies. Tā un tūņās bildīgi būs. Nu, Pēter, 3. reitings, 3. fināls un beidzot tomēr arī uzvarēja. Kādas sajūtas? Es nezinu, bet jebkurā gadījumā pusfināls pret Andi bija interesants. Tur nezinu, kāpēc man pēkšņi sāk tricēt roku kāju, jo es sapratu, es biju tajā atbildīgajā pozīcijā, kas notika pirmajās 2 stūrēs, ka otrā vieta aiziet uz finālu un uzvar. Un šī reize nebija izņēmums. Man tas baigi galvā iesēdās un tas likās tā interesanti. Es nezinu, vai tas mainīsies šī turnīra ietvaros, vai otrā vieta kaut kad beidzot arī zaudēs kādam, bet, nu, man par laimi es tomēr uzvarēju. Un beidzot vienu spēli nospēlēju virs 200, kas arī tāds mazais prieciņš. Nezinu, kaut kā šodien vai nu 2-3 openi vienā spēlē un straiki vai kaut kā, nu, bet jā, vismaz zemākā spēle 180 kaut kas bija tā. Jā, nu, nav viegli šos turnīrus organizēt, visu spēlētāju savākt un tā tālāk. Bet pulks mums, kas spēlētāji ir, kas vēlās piedalīties, paliek vairāk un vairāk. Un tie spēlētāji paši zina, kur piedalās. Tāpēc jā, priecājos par jebkuru seju, kas tomēr izmēģina savu veiksmi vai prasmes pamēģināt tomēr uz grūtākām eļļām, kuras varbūt ikdienā spēlējot līgās vai kaut kādos citos mazākos turnīros nav pieejams. Vai pat arī trenējoties vienkārši tā. Tāpēc jā, priecājos, ka spēlētāji grib sevi izaicināt un paskatīties, kādas ir viņu prasmes un vai viņi ar savu arsenālu var tikt visu galā. Jo es šodien sapratu, ka es neesmu tajā labākajā formā un šodien daudz kļūdas pieļauju, bet veiksmi bija manā pusē. Paldies!